pārvietošanās ar transporta līdzekli ir paaugstinātas bīstamības darbība. Un ar šādām situācijām vienkārši ir jārēķinās, īpaši vietās, kur notiek lauksaimniecības darbi. Paldies aculieciniekam par video! Portāls iauto.lv piedāvā. Te ir galvenais laicīgi nofiksēt, ka priekšā braucošais ir lēns. Protams, būtu labāk, ja tur būtu kāda oranža signāla uguna vai kas. Šeit mēs redzam, ka transporta līdzeklis ir marķēts ar sarkano trīsstūru un tādām dzeltenīgi-oranžīgām maliņām, kas nozīmē, ka tas ir lēngaitas transporta līdzeklis. Tā izskatās šī zīme un tās lietojumu nosaka ceļu satiksmes noteikumu 244. punkts. Ja tev interesē nedaudz vairāk, paskaties tepat zem video ir saite uz iauto rakstu, tur viss ir aprakstīts. Šoreiz par nepārtraukto līniju mēs nerunājam. Bet, ja tev patīk šis video, lūdzu spied like, un, ja gadījumā vēl neesi mūsu kanāla abonents, tad piesako iauto. Portāls iauto.lv piedāvā.